armijas sapieru pulka celtais bunkurs 1928. gadā. Mūsdienās cilvēki domā, ka sapieri tikai iznīcina sprāgstvielas, bet lūk, kādreiz viņi arī būvēja mājas. Militārā autobusa pietura, helikopteru lidlauks, varbūt radiostacijas saziņai ar citplanētiešiem. Vai tas stabiņš neko neatgādina? Un tur zemē tas koka gulsnis? Jā, kādreiz šeit bija dzelzceļš. Līdz pat padomju gadiem. Kad Krievu karaspēks 1990. gados atstāja Latviju, pa šo dzelzceļu tika izvesti 600 vagoni ar aptuveni 30 tonnām munīcijas. Runā, ka toreiz tas tika darīts tādā steigā un tik neuzmanīgi, ka gaisā varēja uziet visa Rīga, vai vismaz kāds Rīgas mikrorajons. 1950. gados būvētās slēgta tipa munīcijas noliktavas. Tu teici nav tev. Šeit jāuzvedas pavisam klusi. Ja ārpusē viņš ir noslēpies, kad tu iekšā, te ir diezgan liela plašuma. Lielu daļu nācās glabāt zem klajas debesis. Telpās novietoja tikai kaut ko tādu, kas mitruma ietekmē tiešām varētu sabojāties. Lai gan, kā tolaik domāja, ja jau arī kaut kas sapelēs vai sarūsēs, liela bēda nebūs. Padomju militārā rūpniecība uzražos vēl. Jā, viena tāda brīvdabas munīcijas glabātava atradās arī šeit.
personīgā ēka Mangersalā, kurai ir bijusi ventilācija. Kraunu šeit ieveda ar vagaletēm pa sliežu ceļu. Te ir ļoti laba akustika. Reiz šeit noticis pat jauniešu kora mēģinājums. Toties šur tur uz ēkas sienām izvietoti grafitī mākslas darbi. Apēdi. Apēdi? Nav jau nemaz tādi vajagi mākslas darbi. Kaut kādi kleksējumi vien ir. Uzkāpt. Kur uzkāpt? Tev patīk kāpt. Kur tur var uzkāpt? Tev taču patīk kāpties. Piemineklis 1905. gada revolucionāriem. Stalagmīti aug. Te arī ir interesanti. Ļoti. Paskaties, veidojas. Tieši ir stalagmīti. Stalaktīti vai ir vieni, kas aug no zemes uz augšu. Vieni stalaktīti, otrs stalagmīti. Bet ir tiešām.
Latvijas armija 1928. gadā. Visa apkalpe, 16 vīrieši un radio operatore Karī Heries tika nogādāta krastā, bet kuģi glābt neizdevās. Klīda baumas, ka kuģa apkalpe esot bijusi pamatīgā reibumā un līdzi vedusi kontrabandas alkoholu. Šī ir lielākā militārā būve visā Mangaļsalā. Te uz vienu galu ir nebeidzamais tunelis, un uz otru galu ir nebeidzamais tunelis. Uz kuru pusi iesim? Nē. Ak, vai? Uz vienu jāiet, uz kuru? 100 metri nav, tad es nezinu, uz kuru tu gribi. Es gribu iziet uz vienu galu, taču laikam uz šito jāiet. Uz 20-30 gadus vēlāk šeit sāka būvēt sarkano ķieģeļu bunkurus. Divas no dzelzbetona lielgabalu pozīcijām celtas jau brīvvalsts laikā, 1934. gadā, par ko liecina arī ar pirkstu vai zaru veidotais gravējums betonā. Dodoties uz priekšu, austrumu virzienā, var redzēt divus betona torņus. Rentgen stundas, kad tu esi jau piesārņota zona, ko mēs diagnosticējam uz to pirmo dozimetru. Līdz 12 signāliem vairāk nevar būt pēc tiem standartiem. Nu, un šeit mēs varam izvēlēties daudz ko, kas mums šodien, kāds ēdiens mums šodien būs. Mums būs radiācija, ķīmiskais uzbrukums. Ir radiācija, tad mēs skatāmies šeit uz skalu un pierakstam. Mēra gan betu, gan gamma. Atveram devēju, Geigera skaitītāju, varam pielikt pie kāda priekšmeta un sapratam, cik viņš izstaro tieši beta piesārņojumu. Tad galvenā sakaru telpa, principā liels radiopunkts. Darbojas.